Inču kalns, Vangaži, Gauja. Vislatvijas lielās talkas laikā katrā no šīm vietām bija manāma ievērojama rosība, tīrot, sakopjot, atjaunojot un ko tik vēl nedarot. Katrs novada iedzīvotājs ir gatavs nomainīt ikdienas apģērbu pret darba drēbēm, uzvilkt rokās cimdus un parūpēties par sava novada tīrību un sakoptību. Mums ir daudz ilggadēju talkotāju, kas regulāri katru gadu kopja vienu un to pašu vietu, kur, diemžēl, ir katru gadu jākopja. Cik maisis jau esi iznesis šodien, esi saskaitījis? Pie 20 varētu būt. Kas ir tas interesantākais, kas tais maisos ir iekšā? Ir dažādas drēbes. Principā vēl nekas tāds interesants tiešām nav atrasts. Par to upīti ejot, par to tiltiņu ar tiem maisiem kopā nav sanācis iegāzties? Vēl nav sanācis. Ceru, ka nesanāks. Varbūt var gadīties. Katru gadu pats arī aktīvi piedalījies talkā? Jā, šogad pirmo reizi Vangažos. Un citus gadus kur? Malpils novads. Un kā tur bija ar tiem atkritumiem? Kā saka, Vangaži ir tādi netīrāki vai tomēr Malpils? Grūti teikt. Apmēram visur vienādi. Bet ar katru gadu paliek viss tīrāks tiešām. Ievadot Vislatvijas lielo talku Inčukalna novadā nedēļu pirms pašas talkas dienas, Inčukalna novada pašvaldība visā novada teritorijā izvieto lielos atkritumu konteinerus, kur iedzīvotāji, rūpējoties par apkārtnes tīrību, var izmest dažādus atkritumus. Piepildītie konteineri arī regulāri tiek nomainīti, tā ka iedzīvotājiem atliek tikai rūpēties par to piepildīšanu. Tur nokļūst arī ne tikai no vides, atkritumi un netīrība un zari un lapas un visas, kas nesadalās dabā savāks, bet nokļūst arī daudz sadzīves priekšmetu, ko neapzinīga sabiedrības daļa atnes reiz, bet mēs arī sakam, ka jā, mēs viņus utilizējam, jo pretējā gadījumā, lai nenokļūst viņi dabā un vidē, jo ir arī cilvēki, kas to neizprot vēl pagaidām un tos pienākums pilnīgi nepilda, bet ar katru gadu paliek labāk. Par to viņam arī paldies. Inčukalna bērnu dārza Minka teritorija ikdienā tāpat jau ir tīra un sakopta. Tādēļ lielās talkas dienā bērnu vecāki vienojās, ka sadarbībā ar novada pašvaldību izveidos kādu jaunu un interesantu rotaļu elementu. Aizsāksies āra mūzikas instrumentu laukuma izveide, kurā tiks izmantoti gan gatavās konstrukcijas, ko mums pašvaldība ir sagādājusi, gan arī vecāku atnestās un mūsu pašu no šķūnīšu izvilktās katlu vāki, trubu atgriezumi, cauruļu atgriezumi. Viss, kas skan, tas tiks krāsots, izdēļots, sakopots kopā tā, lai bērniem tie, kas negrib tikai kāpelēt, skriet, lai viņiem ir iespēja kādu ritmiņu uzsist, vienkārši radoši izpausties arī ikdienā. Bez jaunu lietu uzstādīšanas bērnu dārza Minka teritorijā bija dzirdama arī motorzāģu rūkoņa, ar kura palīdzību vīri tika galā ar kādu ļoti atbildīgu procesu, nojaucot jau novecojušu konstrukciju. Tā ir koka konstrukcija, kuru pirms daudziem gadiem vecāki bija paši cēluši. Un ir tā sanāca, ka tas viss ir nokalpojis savu laiku, un vecāki šodien viņu nojauc. Bet tukša vieta te nepaliks, pēc pāris nedēļām tiks uzstādīta jauna rotaļiekārta, kas gan tiek gādāta jau certificēta un atbilstoši visiem standartiem, tā kā bērniem atkal būs, kur spēlēties. Kamēr Inčukalna bērnu dārzā top jauna rotaļu iekārta, Vangažos tiek sakopta upītes teritorija, pie Vangažu evaņģēliski luteriskās baznīcas pulcējas gan draudzes, gan biedrības Inčukalna izaugsmei cilvēki. Protams, ka mums ir apkārtne, kur ir zāle, lapas sakritušas, rensteles jātīra. Mums ir jaunbūve, kas diemžēl arī prasa savu rūpi, apkopšanu. Tad šodien arī vēl malku nobeidzam krāmēt. Tā kā darba mums ir daudz, un arī bērni piedalās talkā un krūmu griezēji turpat pāri grāvim. Salasam arī apkārtnē visas tās drazas, kas ir sakrājušās gada laikā. Tā kaut kā. Mēs jau rudenī šeit bijām un talkā vācām lapas un redzējām, ka šeit ir tomēr tā draudze ir tāda vecāka gadagājuma cilvēki un ka viņiem tomēr ir vajadzīga kaut kāda palīdzība lielāka, un tāpēc mēs nolēmām, ka jau tad rudenī mēs nolēmām, ka šogad mēs talkosim tieši šeit baznīcā, un ar Inga ļoti atsaucīgi arī bija, kas teica, ka paldies, ka viņai palīdzība ir vajadzīga, un tāpēc tā.
Nav svarīgi, vai lielās talkas ietvaros dodamies uz kādu no oficiālajām talkošanas vietām vai sakopjam paši savas mājas teritoriju. Svarīgi ir tas, ka sakopjot jebkuru vietu, jebkurš aizdomāsies pirms nākamreiz nomest zemē kādu papīra gabalu vai kādu citu drazu.